Sveicināti Bērnu slimnīcas fonda raidierakstā Vienādas iespējas visiem. Šodien pievērsīsimies tēmai par valsts atbalstu nepilngadīgajām grūtniecēm. Konkrēti runāsim par to, kāds šobrīd ir valsts atbalsts, kas tajā trūkst, kāda varētu būt nākotnes attīstības vīzija un stratēģija problēmu jautājumu risināšanai. Šodien mums ir pievienojušās divas viešņas, Saeimas deputāte un ginekoloģe Ingrīda Circene. Labdien! Un Iveta Dūma, sociālais darbinieks ar pieredzi gan kā darbiniekam, gan arī pedagogam šajā jomā. Labdien! Labdien! Jā, iezīmējot no sākuma, protams, šo situācijas aktualitāti, kāds šobrīd ir nepilngadīgo grūtnieču skaits un vispār šī nepieciešamība pēc atbalsta. Iveta, kā jūs ar savu pieredzi šo ilustrētu? Jā, paldies par jautājumu. Jāsaka ir tā, ka, protams, mums ir statistikas dati, ko mēs iegūstam, un zinu, ka pēdējie vienmēr ir bijuši saistīti ar to, ka ne mazāk par 100 tātad nepilngadīgajām grūtniecēm gadā. Protams, praksē man jāsaka, es pati sastopos strādājot ar nepilngadīgām grūtniecēm, gada periodā man ir līdz 5 meitenēm. Jā, tātad es strādāju Rīgā, jauniešu atbalsta centrā. Līdz ar to es varētu teikt, ka šī ir sociāla rakstura problēma, jā, un man šķiet, ka arī viņa ir pietiekoši aktuāla, lai par viņu runātu. Kā no likumdevēja puses izskatās šobrīd tā situācija, cik aktuāli varbūt Saeimā un šobrīd ir vispār jautājumi par nepilngadīgām grūtniecēm? Runājot par nepilngadīgām, mazgadīgām grūtniecēm, es domāju, ka mums ir jāsāk no pašiem pamatiem. Tas ir, mums sabiedrībā ļoti trūkst izglītojošā daļa. 2003. gadā notika liela kļūda un pavērsiens izglītības sistēmā, kad tika likvidēta veselības mācība, un līdz ar to integrējot veselības jautājumus tā saucamajā sociālā zinību blokā, es domāju, ka mērķis nav sasniegts, un tas, ko jaunieši uzzina internetu vidē, pilnīgi noteikti nav tas, kas ir vajadzīgs viņu veselībai, drošībai un ģimenes plānošanai. Un līdz ar to it kā visi zina, visi it kā ir lasījuši, bet viņi to nesaista savu dzīvi. Un šīs grūtniecības, es varu teikt, 99% ir nejaušas, neplānotas, nezināšanas un vieglprātības dēļ, kur sekas, protams, ka ir saistāms ar visu mūžu, un tas nav tikai pašiem šiem bērniem, kuri sākumā ir šokēti par faktu, ka tāds kaut kas ir noticis. Šie bērni baidās to pateikt ģimenei, protams, ka viņi neiet arī pie ārsta, un ņemot vērā nenobriedušo organismu, tas viss kopumā izvēršas par diezgan nopietnu problēmu gan pašai meitenei, gan viņas partnerim, kas ļoti bieži ir tāds pats nepilngadīgais, pēc tam ļoti bieži, tad, kad sākas kustības, tad to vairs nevar noslēgt, un tad uzzina ģimenes, un tur nekas nav darāms. Un tad, protams, ka daudz jautājumu par izglītības turpināšanu, par sociālo nodrošināšanu, par to, ka nav darba stāža, nav algas, nav pabalstu, jo nav šī darba stāža, ir tikai tiešie pabalsti, kas pienāks ar bērnu piedzimšanu. Jā, skaidrs, ka pašā pamatā ir noteikti svarīgi runāt par vispār prevenciju un izglītības jautājumiem, bet tieši pievēršoties arī mūsu Bērnu slimnīcas fonda īstenotam projektam tieši par valsts atbalsta sistēmu jau tomēr tām meitenēm, kuras tomēr ir kļuvušas stāvoklī vai jau piedzemdējušas bērniņus, tad atgriežoties pie šī jautājuma, vai valsts līmenī šobrīd ir kāda diskusija tieši vai kādi tiek plānoti, kādi jauni pakalpojumi, vai varbūt kaut kas jau ir pieņemts tieši, lai atbalstītu jau šīs? Katrā gadījumā tajā brīdī, kad meitene ir grūtniece, tad viņai vajadzētu pirmais, ko doties pie savu ginekologu vai kur ir iespējams varbūt arī pie vecmātes vai ģimenes ārsta, bet katrā gadījumā tas jautājums, kas saistās ar grūtniecības novērošanu, ir pats primārais. Tas pie mums iespējams ir.
Ginekologi ir arī apmācīti, kādā veidā speciāla uzmanība ir jāpievērš mazgadīgām grūtniecēm, jo viņu organisms nav nobriedis, viņām ir daudz lielāka slodze visam organismam, orgānu sistēmām. Ļoti bieži šīs meitenes, kas ir stāvoklī, pavada mazasinību, viņām ir nenobriedis organisms, kas pats vēl ir augošs daudzos gadījumos, un tas atstāja arī iespaidu uz grūtniecību un arī uz meiteni. Mīnat, kā no jūsu skatu punkta, kā sociālā darbinieka izklausās gan šī esošā situācija, vai tiešām ir tā, ka lielākā daļa meiteņu, kas kļūst par nepilngadīgā vecumā, stāvoklī, vai tas tiešām tik bieži ir tā kā neplānoti, un kādi no jūsu perspektīvas izskatās tā pēc tam atbalsta pakalpojumu pieejamība arī, piemēram, veselības aprūpes speciālistam, jo teorētiski šim te atbalstam no veselības aprūpes speciālistu puses būtu jābūt, bet kā tas izskatās jūsu praksē reāli, vai šīs meitenes nonāk laicīgi pie veselības aprūpes speciālista? Jā, ir tā, ka jāsaka, šogad arī Stradiņu universitātes studenti sociālā darba bakalaura programmas pētīja minēto sociālo problēmu, un minot to, ko jau arī Circenes kundze minēja, tieši tā par nezināšanu, par to, ka esot attiecībās var arī tātad palikt stāvoklī. Vai pieņemsim tieši otrādāk izrādās ir jauniete, kura uzskata, ka absolūti nedrīkst būt dzimuma attiecības, jo tad tieši būšot uzreiz bērni, ja, tātad nav informācijas par kontracepcijas. Bet vēl viens būtisks aspekts, ko tātad studenti atklāja, to, ka daļa no jaunajām meitenēm atzīst to, ka stājušās ir dzimumsakaros, pēc kā arī ir tātad palikušas stāvoklī atkarību vielu iespējā. Un tas arī norāda ne tikai uz to, ka tā nav nezināšana, jā, bet tātad jau ir vēl papildus viens faktors, ja, kas veicina tātad šo nepilngadīgo grūtniecību. Ja mēs runājam par sistēmu, es laikam nesauktu šobrīd, ka mums ir valsts sociālā atbalsta sistēma nepilngadībām grūtniecēm. Mums ir noteikts pakalpojumu grosis, ja, ko tātad var izmantot nepilngadīgā grūtniece. Un jāsaka, ir tā, ka šajā brīdī nepilngadīgai grūtniecei ir iespēja piešķirt un saņemt visus tos pašus pakalpojumus, ko saņem ģimene ar bērniem. Bet te atkal ir jāsaka tā, ka katrai pašvaldībai ir savi pakalpojumi, ko viņi var piešķirt un kur ir pieejami. Un tur rodās atšķirība. Vēl kā vienu interesantu atšķirību varētu minēt starp šīm te mērķa grupām, jo to arī mēs atklājām ar studentiem kopā, kā pakalpojumu grosis gan pieejamības, ne tikai, jāsaka, šeit ir pašvaldībās, bet arī valsts līmenī ir saistīts, pieņemsim ar to, ja pieņemsim meiteni ir ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumā. Tad pakalpojumu grosis ir daudz plašāks un bagātāks, un arī pakalpojumu meitene var uzreiz saņemt šeit un tagad. Ja? Jo, ja meitene ir, pieņemsim, augsta riska ģimenē, ja viņai nav atbalstošs pieaugušais, un ja nav atbalsta sistēma, tieši, ja mēs domājam no ģimenes puses, tad arī visbiežāk meitene pirmām kārtām neuzzina par pakalpojumu, un otrām kārtām viņa arī ir pietiekoši pati nobijusies, lai pati dotos un izmantotu pakalpojumu. Jā. Es varbūt pieminēšu par to, ka principā grūtnieču aprūpe viss ir valsts apmaksāta, un neatkarīgi no tā, vai tas ir privātais tā saucamais maksas ginekologs vai NVD, ja viņam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, tad grūtnieces aprūpe ir valsts apmaksāta. Jā, vai pēdējā laikā ir novērot tomēr kādi uzlabojumi, ir parādījušies kādi pakalpojumi no valsts puses, vismaz kam formāli vajadzētu uzlabot šo nepilngadīgo grūtnieču atbalstu realitātē?
No valsts puses es nevarētu minēt pakalpojumu, kas ir tieši centrēts uz šo konkrēto mērķa grupu. Jā, bet, ja mēs runājam par jauniem pakalpojumiem, tad ir pakalpojums, kas ir saistīts ar, piemēram, mērķa grupu, kas ir pilngadīgi bāriņi vai bez vecāku aizgādības. Jā, kas arī, protams, sniedz gan tur ir informatīvās grupas, gan arī ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu, kas ir ļoti būtiski. Jā, bet, protams, te vairāk mēs skatāmies uz pilngadīgām personām. Bet es teiktu tā, ka ir dažādas pašvaldības iniciatīvas, ja, kas šobrīd jāsaka, man arī ir sanācis runāt ar savām tātad meitenēm un arī ar speciālistiem, kas ir iesaistīti šo pakalpojumu nodrošināšanā, kā viens no pakalpojumiem, ko ļoti augstu novērtē tieši meitenes, tas ir PEP-mammas. Un te jāsaka, te ir atšķirības starp pašvaldībām. Jā, pieņemsim, Rīga var nodrošināt 6 reizes bezmaksas, jā, pakalpojums ir ļoti populārs. Turpretīm citā pašvaldībā, piemēram, varbūt nav tādas iespējas, kā arī man bija saruna ar brīnišķīgo meiteni, saukšu viņu par Ilzi. Tātad šobrīd meitene tikko palika pilngadīga, dēliņam ir 2 gadi, un viņa tā arī minēja, ka viņa būtu ļoti priecīga, ja viņai PEP-mammas pakalpojums būtu gan pirms tātad bērniņa piedzimšanas, gan arī pēc bērniņa piedzimšanas, ne līdz tiem 6 mēnešiem, jā, kur tu vari izmantot noteiktu skaitu reižu, vai viņu pieņemsim to ideālo, es viņai prasīju, kāds būtu tavs ideālais, viņa teica, es gribētu vismaz līdz 1,5 gadam. Jo jāsaka ir tā, ka mēs neesam veikuši datus, ja, lai pieņemsim, mēs varētu tiešām tā teikt, ka lielākoties ir meitenes tomēr bez šīs te atbalsta sistēmas, ja, kuras ir tātad nepilngadīgās grūtnieces. Līdz ar to viņām ir ļoti būtisks atbalsts gan no mums speciālistiem, gan arī no sabiedrības puses. Un ir 2 lietas, kas ir nākušas klāt, ko es arī gribētu te pieminēt. Viens no tā ir tā saucamie vecmāšu kabineti, kas strādā gan uz profilaktiskajiem onkoskrīningiem, taču viena no funkcijām ir arī darbs ar sociālā riska grupu grūtniecēm, un šī gadījumā mazgadīga grūtniece tieši šajā grupā, kas ir zināms risks. Un otrs, patreiz tiek izsludināts pilotu projekts par psihoemocionālo atbalstu pēc dzemdībām. Taču mēs runājam arī ar Veselības ministriju, ka šajā tā saucamā psihoemocionāla atbalstā varētu būt arī šis atbalsts pirms dzemdībām, un tādā gadījumā tā grūtniece, ja mēs runājam par mazgadīgu grūtnieci, tad viņa sapazīstas ar šo vecmāti jau pirms dzemdībām. Vecmāte aiziet pie viņas, izvērtē arī mājas apstākļus, sniedz palīdzību ne tikai psihoemocionāli, bet arī pastāst par sociālā iespējām atbalsta ziņā. Un līdz ar to patreiz tas notiek un būs. Tad vienīgais jautājums ir, kā tā meitene uzzina par to pakalpojumu. Un mēs arī lūdzām, lai Veselības ministrija sasaista pakalpojumu ar ģimenes ārstiem, jo negrib ģimenes ārsts ir centrālā figūra. Un tas, kas ir saistībā ar vecmāšu kabinetiem, tad uz 5 līdz 10 ģimenes ārstu praksēm, ja ir viena vecmāte, kur strādā ar visu šo profilaktisko darbu un arī ar psihoemocionālo atbalstu, tad ar to kabinetu ir zināma sasaiste ar ģimenes ārstiem, un tad tas ģimenes ārsts arī vai ginekologs uzzinot, ka tā meitene ir stāvoklī, viņa dod to iespēju, to telefonu numuru, attiecīgi pēc tā ģimenes ārsta arī, ka viņi varētu ar to vecmāti sazināties. Jā, es tieši vēlējos arī pajautāt, kā Iveta jau minēja par šo te atšķirību starp iespējām, kas ir pašvaldībās dažādās vietās, piemēram, Rīgā, tad attiecīgi tie ir, iespējas ir plašākas, citos reģionos mazāk. Kā jūs raugāties uz to, kā vajadzētu sadalīt šo te atbildību? Tas, ko es runāju, tas ir valstis. Teiksim, tur, kur ir atsaucīgi ģimenes ārsts, tad no valsts puses Nacionālais veselības dienests vai NVD apmaksā gan šo vecmāšu kabinetu uzturēšanu, gan arī pilnas slodzes algu nodokļus, gan arī par to, kas ir vajadzīgs, lai šo darbu veiktu. Pie tam, ja ir atsevišķas vizītes pie attiecīgi grūtnieces, tad tas tiek papildus samaksāts, jo tas ir gan papildus darba laiks, gan arī tur ir kaut kādi transporta izdevumi, bet katrā gadījumā tas, kas ir
otra veida pakalpojums, tas, kas ir vecmāte un psihoemocionālais atbalsts, tas arī ir neatkarīgi no pašvaldībām, tieši valsts apmaksāts. Bet tas, ko teica Iveta par sociālo, tas katrā pašvaldībā var atšķirties. Un, protams, ka ir ārkārtīgi labi, ka ir pašvaldības, un šī gadījumā tiešām gribu uzslavēt arī Rīgu, jo te ir gan daudz iedzīvotāji, gan arī pietiekams tas finansiālais gros, lai varētu attīstīt gan palīdzību pēdmamām, gan psihoemocionālo atbalstu papildus, gan arī dažādu veidu apmaksātus pakalpojumus. Tā kā pašvaldībai ir ārkārtīgi liela nozīme un loma, lai varētu attīstīt vēl papildus pasākumus tam, ko dod valsts. Kādi, jūsuprāt, būtu iespējami rīcības scenāriji, varbūt, lai tomēr izlīdzinātu valstiskā līmenī šo arī sociālo pakalpojumu pieejamību? Jo mēs saprotam, ka veselības aprūpe ir ārkārtīgi svarīga nepilngadīgām grūtniecēm, bet tāpat arī tie pārsvarā, kā jau minējāt, ir sociālā riska apstākļi un tur attiecīgi daudz vajadzību. Pamatā ir pašvaldība. Tā tas ir. Tas, kas nāk no valsts puses, tie ir pabalsti, kuri arī tagad tiek pārskatīti, un iespējams, ka nākamā gadā būs zināms pieaugums šiem valsts apmaksātajiem pabalstiem. Bet katrā gadījumā tas, kas ir pašvaldības sociālā palīdzība, tas ir drusku savādāk, jo tas ir tieši cilvēks. Tas nav daudzreiz pat tik daudz, ka tā ir nauda, bet tā ir palīdzība, ka tas sociālais darbinieks tai meitenei šī gadījumā sniedz atbalstu, lai meitene uzzina visas iespējas, kas viņai pienākās, jo viņa bieži to pat nezina. Un tas, ka ja būs nolikts uz galda bukletiņš, nenozīmē, ka viņi paņēmis, izlasīs un visu to zinās un sapratīs. Jā, es arī te piekomentēju, es pilnīgi piekrītu Circenes kundzei, ka bukletiņš šajā situācijā neko nelīdzēs, jo tas arī mums uzrādījās sarunājoties ar meitenēm, ka visbiežāk viņas neaiziet pat ne līdz tam galdam, ne līdz bukletiņam, jo viena no tām bažām, ko arī izteica mūsu mēs sarunājamies jau ar pilngadīgām māmiņām, bet kuras ir bijušas nepilngadīgās grūtnieces, ka ļoti baidās no konfidencialitātes neievērošanas. Un ja Rīgā tomēr mums ir mazliet savādāk, es tomēr saprotu arī tas attālums ir pietiekoši liels, lai tā informācija neizplatītos, tad jāsaka, lauku reģionos uzrunātās meitenes to minēja kā visbiežāk primāro faktoru dēļ, kā viņas izvēlās klusēt vai izvēlās doties projām no dzīvesvietas, mainīt skolu. Un te atkal mēs varam minēt, ka tajā brīdī, līdz ko tiek nomainīta dzīvesvieta, mainīta skola, pakalpojums kļūst nepieejams pašvaldībā deklarētā adresē, un viņš aiziet kā sniega bumba, tajā brīdī, ka meitene novēloti jau vēršās pēc palīdzības. Bet es mazliet gribētu vēl iestarpināt saistībā ar brīnišķīgo vecmāšu pakalpojumu, kas mums šobrīd ir Rīgas pilsētā pieejams. Un jāsaka ir tā, ka mūsu centrs ir tieši sadarbībā ar Latvijas vecmāšu asociāciju. Un, es varētu stāstīt tos veiksmes stāstus, tad mēs visticamāk te pasēdētu vēl kādu laiku, bet es teikšu tā, būtiskākā lieta, ko mēs esam novērojuši, jo vecmātes šobrīd sniedz konsultācijas tātad jau no 10 gadu vecuma meitenēm, bet saistībā ar personīgo higiēnu, ar robežu ievērošanu. Un, protams, šobrīd šis pakalpojums ir pieejams līdz 25 gadu vecām. Ne tikai meitenēm, uz pakalpojumu dodas arī meitenes kopā ar partneriem, lai pārunātu tātad veselību abi divi kopā pārī. Un pakalpojums ir pieejams Rīgā deklarētiem tātad jauniešiem. Un kā vienu to, man liekas, vispozitīvāko aspektu es varētu minēt to, ka vecmātes iedrošina vērsties pie ārstiem, vecmātes iedrošina runāt par savām veselības problēmām, un viens no tādiem emocionālākiem brīžiem mums ir bijis tāds, kad meitene, kur ir, piemēram, šaubījusies, vai viņa vēlas saglabāt grūtniecību, vai, piemēram, viņa vēlas paturēt bērniņu, mums ir bijuši arī tādi gadījumi tieši pēc komunikācijas sarunas ar vecmāti, kopīga vizīte, piemēram, uz Rīgas dzemdību namu.
tiek mainītas domas. Ja? Un cik arī tas ir uzmundrinoši tajā brīdī, kad jaunietis, kurš jāsaka, mēs bieži lietojam to ielu jaunietis, ja, jo tā mēs viņu to mērķa grupu varam aprakstīt, kurš izdejot ārā no vecmātes kabinetes, saka, tas bija tik forši. Man tā patika, pieraksti man lūdzu vēl, ja, jo man vēl tur ir jāpārunā un atnāk uz šo nākamo konsultāciju kopā ar savu draudzeni, ja, vai pieņemsim savu draugu. Tā kā, jā, šis pakalpojums, es varētu teikt, ka viņš ir noteikti jāattīsta. Jā, ir prieks dzirdēt, ka ir šāda pozitīva virzība vismaz vecmāšu pakalpojumu piemību, un arī tas, ka viņi sniedz tādu plašāku atbalstu ne tikai tādā šaurā laika periodā un šaurai mērķa auditorijai. Bet atgriežoties pie varbūt tā, kas tomēr trūkst šeit, jūs jau teicāt, ka kopumā jūs teiktu, ka atbalsta sistēmas tādas kopējas nepilngadīgām grūtniecēm šobrīd nav. Kas ir pēc jūsu pieredzes un jau šobrīd tādiem secinājumiem tas galvenās lietas, kas trūkst nepilngadīgām grūtniecēm šobrīd Latvijā? Pats pirmais, kas man nāk prātā, tas ir atbalstošs un profesionāls speciālists. Un te es negribētu teikt, ka mums pietrūkst speciālistu, bet reizēm ir tā, ka pietrūkst arī mums speciālistiem informācijas, ko tajā brīdī darīt. Līdz ar to ir ļoti būtiski, ka mēs veidojam šo informāciju, uzkrājam un dalamies. Ja, jo viens no man bija tāds arī rādītājs tajā brīdī, kad bija runa par šīm speciālajām somām, kuras tika piedāvātas tātad nepilngadīgajām grūtniecēm. Šķita, ka par šo zina ļoti plašā mērogā, bet pēc tam mēs arī konstatējam, ka pieņemsim tāpatām ir reģioni, kur neaiziet informācija. Un tas ir tieši tāpatās arī par pakalpojumiem, piemēram, par iespējām. Jo, protams, jebkurā situācijā, tajā brīdī, kad pie tevīm nonāk nepilngadīga grūtniece, tev arī kā sociālajiem darbiniekam tajā brīdī ir jāsaprot, kas ir, ko tu drīksti darīt, ko tu nedrīksti darīt, ko tu vari piedāvāt, kas tev ir jāpārunā ar likumisko pārstāvi. Līdz ar to vēl arī konfidencialitātes un ētikas ievērošana, kas šādos brīžos var būt ļoti arī iespējams sarežģīta. Es teiktu, ka pietrūkst tādas vienotas informācijas, kas tieši ir konkrēti pieejams un konkrētajā pašvaldībā, un papildus man šķiet arī ir ļoti būtiski, ka tas pakalpojums, kurš ir nepieciešams, viņš ir uzreiz iespējams. Ja? Jo man tieši ienāca prātā, piemēram, fantastisks pakalpojums, kas viņš ir Rīgas pilsētā, bet es zinu, ka viņš ir arī iespējams reģionos. Mazo bērnu vecāku izglītojušās grupas, Rīgā viņi saucās Sargeņģelis, tātad jau ilgstoši īsteno brīnišķīgais centrs Dardedze. Jāsaka ir tā, ka reģionos mēs izsludinam pieteikšanos grupai, un tad gaidām, ka pieteiksies. Ja? Bet varbūt te ir jāsāk domāt par to, ka, ja tas pakalpojums, viņš sev ir pierādījis, ka viņš ir tiešām noderīgs. Un man arī manas meitenes, kuras ir apmeklējušas gan kā nepilngadīgas grūtnieces, gan pēc tam kā nepilngadīgās māmiņas, ļoti uzteica minēto tieši konkrēto pakalpojumu, gan dēļ atmosfēras, gan dēļ zināšanām, gan dēļ atbalstošās attieksmes. Varbūt ir vērts domāt, kā, piemēram, šāda veida pakalpojumu tieši personalizēt, ja, lai nav jāgaida tā īpašā grupa. Jā, man šķiet tieši, ka tas pakalpojums ir pieejams uzreiz, ja, jo nepilngadīgā grūtniece nezinu, vai varēs gaidīt, kad pēc 6 mēnešiem viņa varēs saņemt. Jā, un līdzīgi es domāju, ka visi ārsti ir ieguvuši vienādu izglītību, bet es domāju, ka tās personīgās īpatnības katram cilvēkam atšķirās vienam no otra. Un varbūt, ka būtu labi, ja būtu pusaudzim draudzīgais ginekologs, kad, teiksim, tas ir, vai tagad ir tik daudz visu šīs interneta dzīles un sociālie tīkli, ka, piemēram, būtu tas tīkls, kas ginekologi, kur tiešām jūt sevi aicinājumu vairāk strādāt arī ar šādu pacientu grupu, kas ir nepilngadīgas, gan grūtnieces, gan viņām var būt arī slimības dažādas. Jo, ja aiziet tas pusaudzis, tā meitene, vai viņa ir grūtniece, vai viņa ir slimību kādu dabūjusi,
un viņi aiziet un saņem nosodījumu, viņi vairs pie tā, viņi neies ne tikai pie tā ārsta, viņi neies ne pie viena ārsta, jo viņai būs bail. Un līdz ar to varbūt, ka tas ir tas virziens mūsu 21. gadsimtā, ka būtu tādi ginekologi, kur paši pateikt, es esmu pusaudzim draudzīgs. Mēs patreiz drusku tā kā improvizējam, jo tas, ko mēs esam reāli dzīvē jau izveidojuši, ir šīs vecmāšu palīdzība un arī psihoemocionālais, es domāju, ka tam ir ļoti liela nozīme, bet varbūt, ka ir arī vērts domāt par to kopā ar ginekologu dzemdību speciālistu asociāciju, tieši par to, kuri tie ārsti jūt aicinājumu strādāt ar šīm meitenēm. Un tad tai meitenei rada to drošības sajūtu un sapratni, viņai nav baili. Jā, liela problēma noteikti ir, kā jau arī minēja, tās bailes no nosodījuma, kas vispār attur meiteni jau no paša sākuma vērsties pie kāda pieaugušā vispār pēc atbalsta, pēc palīdzības. Pateikt vecākiem, ka viņai ir stāvokļi, un ir mammas, protams, kam ir labas attiecības un kuras seko līdz meiteņu veselībai un arī mēnešreizēm, bet ir visādi. Un tad tas rezultāts ir tāds, kā ir, un tām meitenēm ir bail vispār runāt par savu veselību, par problēmām, kurās viņi ir nonākuši, un tas velk līdzi visas tas sekas. Man jāsaka, es te varētu piebilst, ka mēs arī sociālajā sfērā šobrīd liekam ļoti lielas tādas cerības uz jaunu tādu savu veidu virzienu sociālais darbs ar jaunieti. Ja? Un tā tad jau ne tikai Rīgā, arī citās pašvaldībās ir tātad štata vieta, sociālais darbinieks ar jaunieti. Un līdz ar to tas arī varētu būt kā uzlabojums jauniešiem. Šeit es domāju gan meiteni, gan arī viņas partneri nebaidīties un vērsties pēc palīdzības. Ja, jo priekšā būs viņam zinošs un sagatavots speciālists. Un vienlaik pašvaldībās bija populāri un arī attīstījās jauniešu centri. Bet tagad kaut kā tas ir pieklusis, acīm redzot, nebija pietiekami tā jauniešu uzrunāšanas prasme, un tie centri lāga nedarbojās. Bet es domāju, ka ja ir komunikācija jaunietis, tad tā ir vislabākā saskarsmes forma, jo jaunietis, ja runā ar jaunieti, tad zūd tā barjera un tās bailes. Un tādēļ arī runājot par ģimenes plānošanu, par veselību, es ļoti augstu vērtēju nevalstiskās organizācijas, kuras iet uz skolu un runā jaunietis ar jaunieti par visiem jautājumiem, un šis zinošais jaunietis arī atbild uz visiem jautājumiem, ko tie citi jaunieši uzdod, un ka tas ir vislabākais no visiem iespējamiem veidiem. Jā, protams, šajā visā iezīmējas jau tāds globālāks jautājums par problēmām ar starpinstitucionālo sadarbību. Viens ir tātad tur valsts institūcijas, kaut kur tajā visā algoritmā var ieiet arī šīs nevalstiskās organizācijas, kas tad ir tas pirmais kontaktpunkts, uzticamais jaunietim, nepilngadīgai grūtniecei. Kā varbūt tieši šajā kontekstā, kādas varbūt, Iveta, jūs esat novērojusi problēmas tieši tajā starpinstitucionālajā sadarbībā? Varbūt, kā jūs vērtējat šobrīd, cik veiksmīga ir komunikācija, sadarbība starp attiecīgi sociālā darba speciālistiem un veselības aprūpi, varbūt juridiskā palīdzība, psiholoģiskais atbalsts? Es teiktu, ka ar katru gadu sadarbība uzlabojās, jo sadarbībai tiek pievērsta uzmanība ne tikai labklājības nozarē, bet veselības nozarē, iekšlietu nozarē, un ar speciālistiem par to tiek runāts un pārunāts. Līdz ar to jāsaka, ka jā, ja man būtu jāsaka uzreiz tā godīgi, jā, vēl joprojām ir sadarbībā nepieciešami uzlabojumi, bet tieši saistībā ar tām robežu noteikšanām, ja, kurš par ko atbild, jo tad arī ir svarīgi, kad mēs zinām skaidrs robežas, ja, un mēs neuzliekam par pienākumu kādai citai nozarei, piemēram, risināt, kas ir, pieņemsim, sociāla rakstura jautājumi, vai, piemēram, mums nozare uzliek, pieņemsim, sociālajiem darbiniekiem, risināt, kas varbūt ir saistīts ar veselības aprūpi. Bet es šobrīd liktu lielas cerības uz tātad šīm te padomēm,
kuras ir jau jāsaka visās pašvaldībās sākušas darboties, kas tā arī saucās Bērnu aizsardzības padomes, un viņas sastāv īstenībā no tādām atslēga institūcijām, kurām būtu kopā jāsadarbojās. Tās ir gan ārstniecība, tā ir izglītība, tātad tas ir arī, kas ir saistīts ar, pieņemsim, policiju, gan valsts, gan pašvaldības sociālo dienestu. Jā, un te, man liekas, ir būtiski, ka ja pašvaldībā šī konkrētā, pieņemsim, vai padome, vai bērnu tiesību grupa, kā viņi nosauks, ja viņa darbojās un ja viņiem ir izstrādāts, teiksim tā, algoritms vai, pieņemsim, izstrādāts rīcības plāns, kā konkrēti rīkoties. Tātad, ja pieņemsim skola, informē sociālo dienestu, ziniet, mums ir tātad 13-gadīga meitene, iespējams, ka viņa tātad gaida bērniņu. Ja? Kas mums tajā brīdī ir jādara? Ja? Jo negribētos pieskarties šai tēmai, bet šī arī ir ļoti aktuāla tēma. Tas ir viens no tiem punktiem, kur arī mēs kā sociālie darbinieki esam iestājušies, ka tomēr tā izglītība ir būtiska un svarīga, un, piemēram, konkrētajos gadījumos visbiežāk tiek pārtraukta izglītība. Ja? Un to es arī esmu ar savām meitenēm pārunājusi, ka tā arī viņa saka, ka tu maini skolas, pēc tam tev piedzimst bērniņš, tu nevari skolā vairs ierasties. Ja? Un ja mēs atceramies vēl burtiski mēnesi atpakaļ, ka notika šīs diskusijas un debats par tālmācību, tad šī ir viena no tām mērķa grupām, kur tā tālmācība ir vienkārši nepieciešama. Ja? Lai pieņemsim jaunietis, un šeit arī pieņemsim bērniņu tēvs, varētu iegūt pamat izglītību. Tāpēc es teiktu tā, ka tiešām visa pamatā ir sadarbība, un varbūt nav nekas no jauna jāizdomā, bet tiešām ir jāskatās, lai strādātu jau esošās, tātad izveidotās šīs bērnu tiesību padomes, vai kā viņi katrs ir nosaucis bērnu grupas padomes. Bet atslēga ir tā sadarbība. Kas tad, runājot tieši par šo sadarbību, kā varbūt vēl valstiskā līmenī iespējams veicināt to, ka arī katrā pašvaldībā tiešām tiek īstenot šīs vajadzīgās darbības, tiešām tiek darbojas šīs te attiecīgās padomes vai grupas, kas risina šos jautājumus, vai ir kādi mehānismi? Es domāju, ka valsts diez vai varētu tā noteikt ar likumu par pašvaldību darbību, jo ņemot vērā, ka pašvaldība tomēr ir diezgan neatkarīga savā darbībā un arī institūciju veidošanā. Un līdz ar to es domāju, ka tas ceļš, kurš ir uzsākts, ir labs, ka šīs padomes ir tieši tas, kas palīdz koordinēt attiecīgo situāciju un attiecīgo brīdi, jo tas ir vienkāršāk nekā, ja tai meitenei būtu jāiet un tagad jārunā vienā institūcijā, otrā, trešā. Šī gadījumā viņi nonāk saskarē ar vienu speciālistu, un tas speciālists palīdz viņai atrisināt visu pārējo. Tā kā es domāju, ka tas ceļš uzsākts ir ļoti labi. Tad kopumā šobrīd tā atbildība un tā iniciatīva tomēr paliek te pašvaldības pusē, kā šo koordinēt. Tas paliek pašvaldību pusē, bet tas, kas ir ar veselības aprūpi, tas, kas ir ar to vecmāšu kabinetu, tas, kas ir ar psihoemocionālo aprūpi atbalstu pirms pēc dzemdībām, tā ir valsts sadaļa, un to valsts visu arī apmaksā. Beigās katrā pašvaldībā, tā kā mēs saprotam, ka nepilngadīgai grūtniecei ir vajadzīgs vesels tāds kopums ar šo palīdzību, tad noteikti vajadzētu, lai arī tad katrā pašvaldībā zina par to, kas ir valsts atbalsta. Tā sociālā atbalsta funkcija, jo, protams, ka valsts katras pašvaldības tajā vietiņā nevarēs nodrošināt to. Jo tas jau, ja ir pašvaldība, tagad jau pašvaldības un novadi ir diezgan liela arī teritoriāli, iznāk no centra līdz tai nomalē varbūt arī 20, 30 un 50 kilometri. Un līdz ar to, protams, kad ļoti svarīgi ir šīs padomes, kas veidojas uz vietu, tāpat arī padomes, kuras ir katrā tajā, tai bijušajā pagastā, bet tagad viņi novada daļa, un tas tīkls, kas tiek izveidots pašvaldībā, ir tas, kas nodrošina to sociālo atbalstu. Jo, es varbūt piemetināšu, jo ir tā, ka, ja darbotos šīs pašvaldības, pieņemsim, koordinācijas grupas, kas ir saistības ar bērnu tiesībām, jo redziet vēl, kas ir līdz ko atskan vārds nepilngadīgs, mēs bieži speciālisti, es šobrīd varētu vairāk tā kā teikt par sociālo darbu speciālistiem, mēs esam nedaudz
un es negribētu teikt sabremzējušies, ja, bet pie vārda nepilngadīgs tev uzreiz ir jāsaprot, ko un kā tu vari pirmkārtām piedāvāt nepilngadīgajam un kāda veida pakalpojums viņam atbilst. Un, ja tas tiktu izstrādāts, pieņemsim pašvaldībā, ko rīcības plāns šajā situācijā darīt, tas arī atvieglotu. Ja, tad nevajadzētu improvizēt, ja, bet tu konkrēti zini, piemēram, ka tā tad es varu vērsties, pieņemsim, bāriņtiesā ar konkrētu jautājumu, ja nevis pieņemsim jaunieti uzreiz ir sabijusies, jo iespējams viņas ģimenē, kam arī ir jāsaprot, viņas ģimenē ir bijusi situācija jau, ka pieņemsim kāds no bērniem tiek izņemts no ģimenes, ja tātad vecākam ir, piemēram, pārtraukts vecāka aizgādības tiesības, ka viņi saprot to, ka tu esi kā palīdzošā institūcija, ja? Nevis pieņemsim, tu uzreiz būsi kontrolējošā vai tieši otrādāk represīvā. Bet runājot par mazgadīgām grūtniecēm, man tomēr vienalga gribas atgriezties par to varbūt spirāli atkal pie tā, ja sociālā darbinieka redzeslokā nonāk šī mazgadīgā grūtniece, pirmais, kas būtu darāms, tomēr viņi ir jānogādā pie speciālista ārsta. Jo šī gadījumā iespējams pat vecmāte nebūs pietiekami augsti specializēta, jo, kā jau es minēju sākumā, mazgadīga grūtniece pat ir bērns un viņas organismam ir ļoti augsts risks gan pašai meitenei, gan arī auglim bērnam. Ja? Un līdz ar to pirmais punkts numur 1 jebkurā situācijā ir noskaidrot, vai šī meitene ir uzskaitē, un ja nav, tad viņi nogādā pie ārsta ginekologa, kur viņi saņems valsts apmaksātu palīdzību. Varbūt jums no pieredzes ir kādi gadījumi, kādas situācijas, ka jūs redzat, ka tomēr ir problemātiski pierunāt meiteni, stāties šajā uzskaitē, vai arī tos tad sociālai darbinieki saskarās ar to, ka beigās visu šo pareizo secību neizdodas īstenot. Ja es strādājot institūcijā, protams, ir nedaudz atšķirīga pieredze, kā strādājot, pieņemsim, sociālo darbu ar ģimenēm, ar bērniem pašvaldībā, piemēram, dienestā. Jo ir jāsaprot, ja strādājot dienestā, tev tomēr ir jāņem vērā meitenes vecums, kas ir likumiskais pārstāvis, jo tomēr man ir jāinformē likumiskais pārstāvis, un arī, protams, te ir jāsaprot, kā uzturēt tālāk attiecības ar meiteni, ja iespējams viņa tev konsultācija saka tikai lūdzu nestāstiet manai mammai vai, piemēram, vecāmammai. Jā, bet ir jāstāst. Jā, tas ir tas jau, ko es minēju, ka te būtu ļoti svarīgi, ka sociālajiem darbiniekiem būtu skaidri zināms, ko tādās situācijās darīt. Protams, strādājot institūcijā, ir nedaudz vienkāršāk, jo tāpēc institūcija savā ziņā ir likumiskais pārstāvis, un viņš nomotivē meiteni tātad doties pie atbilstošā speciālista. Bet man jāsaka, ir tā, ka manā praksē tieši sadarbībā ar speciālistiem ir bijusi jaunietes iespējams negatīvā pieredze iepriekšējā. Līdz ar to viņai ir ļoti jāstāsta, tiešām daudz jāstāsta un jārunā, un, protams, jādodās kopā pie speciālista, ko arī mēs cenšamies īstenot sociālajie darbinieki, jo, ja tu aiziesi kopā ar meiteni, varētu teikt, ka pēc tam jau tā sadarbība izveidosies veiksmīgi, bet jāsaka, tiešām pārsvarā tas ir saistīts ar kaut kādu iespējams negatīvo pieredzi vai dzirdēto negatīvo pieredzi no kāda cita, arī no sociālajiem tīkliem, piemēram. Cik liela, jūsuprāt, šajā personalizētajā pieejā, un lai tiešām katra meitene saņemtu, zināt tātad par viņai pieejamiem pakalpojumiem, cik lielu lomu varētu spēlēt mentors, jo Bērnu slimnīcas fonds iepriekšējā projektā mēģinot rast visādus uzlabojumus un risinājumus tieši atbalstā nepilngadīgām grūtniecēm ir izstrādājis, ieviesis jau praksē mentoru programmu, kur tad attiecīgi katrai meitenei, kas nonāk redzeslokā, tiek piedāvāts šis cilvēks atbalstošais, kurš atgādina par tām pašām vizītēm pie ārsta un mēģina vadīt šo te gadījumu, ja mēs varam to tā raksturot tādā institucionālā valodā par gadījumu vadību. Kā jūs vērtējat šo te mentoru pakalpojumu?
Mans personīgais viedoklis, es ļoti augstu vērtēju mentoru pakalpojumu. Un jāsaka, ir tā, ka mentoru pakalpojums it īpaši ir vērtīgs ar mērķa grupu, ja mēs runājām par meitenēm ar garīgās attīstības traucējumiem vai ar mentālās veselības problemātiku. Jo jāsaka, ka šai mērķa grupai ir ļoti būtiski, ka viņai blakus ir veselīgs pieaugušais. Tas, kurš arī ne tikai spēja viņai tātad atgādināt par vizītēm vai pastāstīt par pakalpojumiem, bet vienkārši būt blakus šajā brīdī, jo tā arī ir savā ziņā problēma, ko ir meitenes minējušas, ka jā, man ir kāds speciālists pirms dzemdībām, un tad dzemdībās es esmu viena pati. Ja, un tad tās meitenes, kurām ir bijis vai sociālais darbinieks, vai pieņemsim mentors tajā brīdī blakus, viņas ir ļoti augstu novērtējušas to, bet tas es varbūt šobrīd tādu ļoti vienu specifisku tādu atbalsta formu nosaucu, bet ļoti, es tiešām augstu vērtēju mentoru pakalpojumu, un es uzskatu, ka viņš ir jāattīst. Vienīgais, ka varbūt, ka būtu labi, ja būtu skaidri saprotams tas, kaut kādu algoritms, rāmis, schēma, vai kā mēs viņu nosaucam, kā tas viss darbojās, jo tas mentors jau to grūtnieci atrast nevar. Savukārt tā grūtniece nezina, kur ir tāds mentors. Un līdz ar to, ja vēl pašvaldībā sociālais darbinieks vismaz zina sociālā riska grupas vai sadarbībā ar skolām, un tur veidojas tā saite, tad šeit vajadzētu, varbūt, ka padomāt par to, kā visu to sasaistīt tajā ātomu molekulā, kā viens otru atrod un kā viņi satiekās. Jo arī tad, kad mēs strādājam par vecmāšu kabinetu, es varu viennozīmīgi pateikt, ka bez ģimenes ārsta, ja tajā molekulā, ko es tagad it kā saveidoju, ir jābūt tam, kas viņus sasaista kopā. Un ja mēs veidojam jaunas struktūras, kas es arī atbalstu, mentors ir brīnišķīgi, vienkārši brīnišķīgi, bet man uzreiz, kā visu mūžu nostrādājušam tam specialitātei, man rodas jautājums, kā viņi satiksies? Kā tie divi atomi satiksies, lai kļūtu par molekulu, jo mentors neatradīs grūtnieci. Un grūtniece neatradīs mentoru, un tas sociālais darbinieks iespējams, kad ir tas, kas ir pa vidu, lai varētu to meiteni sadabūt ar to mentoru kopā, bet viņi, tās trīs atomi, bez tā ārsta, bez tās vecmātes neiztiks. Un šī gadījumā tas ir ārsts. Es tiešām uzsveru, mazgadīga grūtniece ir ārstu kontingents. Jā, šobrīd tā arī ir, ka mūsu projekta ietvaros tiešām cenšas informēt dažādu veidu speciālistus par šo iespēju, kādos vien kanālos iespējams caur pašvaldībām dažādi, un tad tā arī ir, ka caur vecmātēm, ārstiem un arī sociālajiem darbiniekiem nonāk šī informācija pie mentoriem, bet tas grūtākais šajā visā tad ir arī nodrošināt tos pašus mentorus. Protams, to meitiņu nav ļoti daudz, bet tāpat katrs šis gadījums prasa no mentora daudz laiku un ieguldīties emocionāli, fiziski, dažreiz arī materiāli, kaut vai izbraukājot līdzi meitenei, kas dzīvo kaut kur reģionos. Jā, gribētu dzirdēt varbūt no jūs kā deputāts perspektīvas, vai būtu politiski atbalsts šādam vispār? Es teikšu no ārsta perspektīvas, tāpēc, ka es tiešām ar to es esmu strādājis daudzus gadu desmitus. Tas nav tā, ka es šodien sāku strādāt un man tagad ir plāni vai projekti. Nav tā. Es zinu vienkārši, kā tas strādā. Ja mums, piemēram, ir 100 grūtnieces gadā, tas nozīmē, ka, piemēram, 30-40 ir Rīga, bet pārējās ir visas pa laukiem. Un ar to mentoru programmu, kur es atbalstu pēc būtības, viņas nevar, ja viņas ir, piemēram, strādājošas Rīgas dzemdību namā, vai viņas ir kaut kādas, psihoterapeiti, vai kaut kāda speciālisti, lielākoties viņi ir Rīga. Un tagad, ja viena meitene ir Krāslavā, viena ir, piemēram, Užavā, trešā ir kaut kur Zemgalē, caur tiem ģimenes ārstiem tā sistēma strādā, jo visos manas nosauktajos punktos ir ģimenes ārsti. Un tāpēc es palieku pie sava redzējuma, ka ir sistēma, kur ir ģimenes ārsti un vecmāte. Un tad, ja tā vecmāte tiek apmācīta arī strādāt ar to grūtnieci, tad viņa var būt arī tas mentors.
Jo mākslīgi mēs nedabūsim uz Užavu vai uz Krāslavu no Rīgas to mentoru. Viņš nebrauks, tur nedzīvos klāt tai grūtniecei, kad viņi būs uzzinājuši viens par otru. Un tāpēc man gribētos, lai to sistēmu būvē uz reāliem pamatiem, kuri šodien jau strādā. Jo mēs nevaram būvēt gaisa pils, nebrauks no Rīgas un nedzīvos klāt vienai grūtniecei vienā meža nostūrī. Tā nebūs. Un tāpēc ir jābūt sistēmai, kur ir ārsts, vecmāte, māsa uz vietas. Un es piedāvāju, ka, piemēram, caur to pašu vecmāšu asociāciju tās vecmātes tiek apmācītas papildus, kā strādāt ar tām meitenēm. Un tad viņas kļūst par tiem mentoriem. Protams, visas negribēs, visas nevarēs, bet katrā novadā vismaz būs kāda, kura gribēs un varēs. Un tas būs tas, ko jūs sakat par tiem mentoriem. Kā jūs dzīvot, raugāties uz šo vispār, kāda varbūt ir jūsu ierosinājuma, vai šāds modelis, vai tas mentoru modelis, kā varētu to individuālo pieeju attīstīt? Man šķiet, ka ir ļoti būtiski tas, ka ir tā alternatīvas iespēja, ka ir, pieņemsim, ģimenes ārsts un ir vecmāte. Jo tas ir tas jau, ko iepriekš minēju, ko norādījušas ir meitenes arī tad, kad mēs esam sarunājušās, tieši dēļ tās nevēlēšanās paust kādam no iesaistītiem speciālistiem informāciju. Tad tas ir būtiski, ka tomēr ir tā izvēles iespēja, un man jau šķiet, ka vēl viena lieta ir tas, ka jau vairāk kārt mēs esam par to runājuši šajā jau diskusijā, apmācības. Jo, ja būs apmācības, kā strādāt ar konkrēto mērķa grupu, tad arī jāsaka, vairāk jauniešu vērsīsies pie apmācītiem gan ģimenes ārstiem, gan arī vecmātēm, gan arī sociālajiem darbiniekiem. Jo tad pastāv man jāsaka zems risks tajā, ka jaunietis var sastapties ar nosodījumu. Un, protams, man šķiet, caur apmācītiem speciālistiem arī sabiedrība iegūst daudz vairāk informācijas un zināšanu. Jo te arī es varu savu tādu ieskicēt gadījumu, jo tas gadījums man ir palicis prātā, braucot kopā ar jaunieti, kura jau ir pilngadīga, bet bērniņš tātad viņai ir dzimis nepilngadīgai 16 gados. Mēs izmantojām sabiedrisko transportu, braucām 10 minūtes, bet 10 minūšu laikā vismaz 5 no autobusā esošajiem pasažieriem izteica savu viedokli. Un tas viedoklis nebija pozitīvs. Pārsvarā meitene sastapās ar to, ka redz, kā apmēram, ko tu jauni esi izdomājis un kāpēc tev ir bērns. Un jāsaka ir tā, ka tajā brīdī komentāri beidzās, tad, kad es iesaistījos un teicu, ka es esmu vecmāmiņa. Un tad, protams, komentāri tajā brīdī pārtrūka. Un tieši tāpat tās meitenes ir minējušas arī par šo te, pieņemsim, ārstniecības iestādi apmeklēšanu, gan tad, kad viņas ir grūtniecības periodā, gan tad, kad viņas ir ar mazo bērniņu. Jo arī sēžot tātad uzgaidāmajā telpā, vienmēr atskanēs kāds viedoklis no kāda tātad pacienta, kurš arī tur atrodas. Tāpēc tā viena lieta, es varbūt šobrīd novirzīšos no temata, bet man liekas, ka viena gan varētu būt ļoti tāda laba novitāte, ko mēs varētu ieviest arī Latvijā, jo es zinu, ka šis modelis darbojās Skandināvijā, veselības centri, kas ir piemēroti jauniešiem. Un varbūt ir vērts sākt ar tādu vienu veselības centru, kur tātad jaunietis ienākot viņam uzreiz netiek prasīts, lūdzu, pasaki man savu deklarēto adresi vai faktisko adresi, kas ir tavs ģimenes ārsts, bet viņš tiešām var, pieņemsim, ierodoties veselības centrā, kas ir jauniešiem, pieņemsim, iegūt noteiktu speciālistu konsultācijas, ieteikumus, un man šķiet, ka tas varētu būt viens no tiem modeļiem, ko mēs varētu pārņemt arī no tātad citu valstu pozitīvās pieredzes. Tie bija tie jauniešu centri. Viņi kaut kā iznīka, jo vienkārši tie jaunieši tur neapgrozījās tik daudz, lai viņi varētu funkcionēt. Ja mēs varētu panākt, ka tie jaunieši tiešām iet uz šiem jauniešu centriem, es domāju, ka tas ir brīnišķīgs risinājums. Es biju
Oslo tādu laiku atpakaļ, un arī tur ir jauniešu centri, kur tu vari aiziet un noteikt grūtniecības testu, HIV aids bez maksas, ja? Tu vari arī apskati saņemt bez maksas, tāpēc, ka tie ir tie jauniešu centri, un tev tur neviens sevišķi neko arī neprasa, tieši tā kā Iveta saka. Un tad, kad mēs gadus 10 vai 15 atpakaļ arī Latvijā sākām veidot šādus jauniešu centrus kopā nevalstiskām organizācijām, tad viņi atsevišķās vietās labi strādāja, bet viņi vai nu nebija to jauniešu aktivitāti pietiekami, vai arī pašvaldībā, piemēram, pēc vēlēšanām mainījās deputāti, kuri nākamais sasaukums, piemēram, nesaprata, kāpēc tāds vajadzīgs un nefinansēja. Es nevaru pateikt par visām pašvaldībām, un tas tiešām bija gadus atpakaļ, bet es domāju, ka tas ir ārkārtīgi vērtīgi, bet nu šeit mēs atkal droši vien varam runāt par pašvaldībām, jo, protams, Rīgā tas var funkcionēt ļoti labi. Tāpēc, ka ir pietiekami daudz gan jauniešu, gan arī var atlasīt atsaucīgus mediķus, kuri labprāt strādā ar jauniešiem un arī nepilngadīgajiem. Un tur ir tā ģimenes plānošana, tur ir pārbaudīšana uz seksuāli transmisīvām slimībām. Un es domāju, ka tas ļoti labs, tas risinājums ir vienkārši perfekts, ja viņu var realizēt dzīvē. Un te es varbūt varu piemetināt, jāsaka tiešām paldies studentiem, jo viens no studentiem rakstīja savu bakalaura darbu par Rīgas ielu jauniešiem. Un tad mēs sapratām, ka īstenībā mums ir jārunā tiešām par Rīgas ielu. Tātad pieņemsim, kā Čaka iela, Dzirnava iela, nevis tieši kā Rīga, kā jauniešu piederības vieta, jo jaunietis jau līdz Rīgai tāpatām nokļūs. Un ja viņš, pieņemsim, zinās, ka viņš var doties uz konkrēto, pieņemsim, jauniešu veselības centru, pieņemsim veselības centru, kur viņam ir iespēja tātad pirmkārtām pārbaudīt uz dažādām veidu arī, pieņemsim, saslimšanām, vai arī, piemēram, iegūt speciālista konsultāciju, vai, piemēram, iegūt konsultāciju priekš sava drauga, kurš ir palicis, pieņemsim, reģionā. Ja? Ka tas arī varētu būt būtiski nepiesaistīt konkrēto, pieņemsim, šo pakalpojumu konkrētai vietai, pilsētai vai pašvaldībai, ka tas varētu būt šis pakalpojums jauniešiem. Un tas varētu arī mazināt saslimšanu ar dažādām seksuāli transmisīvām slimībām, jo mums Latvijā chlamīdija inficēšanās ir ārkārtīgi augsta. Un tad, ja tas jaunietis neapzinās to risku uz saslimšanu, pēc tam viņam bērni arī var nebūt. Un līdz ar to mēs atrisinātu daudzus jautājumus, gan ar to, kā lietot pareizi izsargāšanās līdzekļus, kā plānot ģimenes dzīvi, kā novērst dažādas saslimšanas un negribētas grūtniecības. Tā kā es šo tēmu varētu palīdzēt attīstīt, es esmu absolūti par, jo es domāju, ka vispār bērnu un jauniešu izglītība ir pamats seksuālajai veselībai, ģimenes plānošanai un negribētu grūtniecību mazināšanai. Jā, liels prieks, ka mums jau šeit ir iezīmējušies kaut kādi plus mīnus jau praktiski soļi vai risinājumi, kas arī varētu kādu kompleksu problēmu jautājumu loku risināt. Vienkārši rezumējot beigās, ja varētu ieviest tagad vienu, teiksim, tādu šo struktūrālo izmaiņu sistēmā vai kādu uzlabojumu, kas tad būtu tas pirmais, pie kā mēs tagad varētu Latvijā strādāt, lai uzlabotu, kā jūs varbūt katru varat pateikt? Jā, es varu uzreiz pateikt, jo to es esmu teikusi daudzas reizes, jau gadu 8 garumā, ka mums ir jāievieš nevis labprātīgi, bet obligāti, kad uz ģimenes ārstu praksēm tiek veidota vecmāšu kabineti, kuri veic arī šo jauniešu izglītības funkciju. Viņi saņem no valsts apmaksātu pakalpojumu pilnībā, kur arī ir mazgadīgās grūtnieces, kā jau esošo pienākumu viens no punktiem. Bet ņemot vērā, ka lai saņemtu informāciju par pacientiem, telefonu numurus un visu pārējo, tam ir jābūt sasaistītam 5 līdz 10 ģimenes ārstu prakses kā kurā apdzīvotā vietā un valsts apmaksāta vecmāte, kura veic visu šo darbu sadarbībā ar sociālo darbinieku. Un tas ir sistēmiski pa visu Latviju. Kāds būtu jūsu tas viens galvenais priekšlikums varbūt, ko vispirms vajadzētu? Es laikam tomēr atsaukšos uz savu mērķi grupu un uz saviem jauniešiem, no kuriem es pat iegūstu daudz zināšanu. Tad es teiktu tā, ka
būtu ļoti, ļoti svarīgi, ka būtu šis te veselības centrs jauniešiem, kur jaunietim nevajadzētu uzrādīt savu nedeklarēto, nefaktisko adresi, nevajadzētu uzrādīt savu ģimenes ārstu, jo bieži vien viņš arī viņu var vienkārši nezināt, ja? Bet viņam tā tad būtu iespējams doties un saņemt sev nepieciešamo pakalpojumu, un kas vēl ir būtiski, ja sociālais darbinieks vai arī mentors, vai pieņemsim arī kāds cits profesijas pārstāvs, vai arī sabiedrībā tātad līdzcilvēks zinās, ka ir tāds centrs, piemēram, Latvijā, kur var ik viens jaunietis doties un iegūt šo te nepieciešamo sev konsultāciju, tad jau jebkurā gadījumā arī tad, tas arī tam man kā profesionālim tas arī ļoti palīdzoši. Ja? Un, kā jau arī minēju, tas tikai paaugstinās arī mūsu ne tikai sabiedrības, bet arī jauniešu izpratni par veselību. Ja? Jo tieši tā, kā jau arī Circenes kundze minēja, arī mēs esam sastapušies saistībā ar šīm te tātad slimībām, ja, kuras, piemēram, jaunietis šobrīd ejot uz konsultāciju pie vecmātes, labprāt noskaidro un uzzina, kur viņš varētu testēties, kas viņam ir jādara, ko viņš varētu darīt, lai novērstu. Ja? Bet es saku, tas ir tāds konkrēts pakalpojums, kas šobrīd mums ir pieejams, bet ja pieņemsim būtu tiešām tāda iespēja, ka mums būtu šāds vienots pakalpojums, kur varētu doties jaunieši no visas Latvijas, man liekas, tas būtu ļoti vērtīgi. Teikšu jums lielu paldies par dalību šodien mūsu raidierakstā un diskusijā, izteikto redzējumu un cerēsim, ka varēsim strādāt aktīvi pie šo risinājumu ieviešanas arī praksē. Liels paldies jums, ka jūs aktualizējat šos jautājumus. Mēs tiešām esam diezgan aktīvi par to strādājuši un runājuši, lai tā tas arī būtu. Jā, no manas puses arī var teikt, ka tiešām liels paldies par to, ka jūs runājat par šīm te, varētu teikt, neērtajām mūsu sabiedrībā tēmām, un arī ne tikai runājat, bet arī jau ieviešiet pakalpojumus, kuri jau šobrīd tiek izmantoti no mūsu jauniešiem. Atgādināšu skatītājiem, ka šis raidieraksts tapa Bērnu slimnīcas fonda, Latvijas vecmāšu asociācijas un Dzemdību nama fonda kopīgi īstenotā projekta, tātad atbalsta sistēmas uzlabošanai nepilngadīgām grūtniecēm ietveros, bet šobrīd teikšu paldies par skatīšanos un uz tikšanos nākamajās raidierakstu sērijās.